Šovakar arēnā Rīga. Rīgas Dinamo aizvedīs otro no 4 mājas spēlēm. Pirms 2 dienām tika izcīnīti 3 punkti mačā ar Minskas Dinamo, bet šovakar pretiniekos agresīvie Čehovas Viķaz. Šorīt uz ledus Dinamo sastāvā iesildās gan Mārtiņš Karsums, gan arī Ģirds Ankipāns, kuri nepiedalījās iepriekšējā spēlē pret Minskas Dinamo. Mārtiņš trenējas ierastajā maiņā kopā ar Jānu Spruktu, savukārt Ģirds nav iekļauts kādā no maiņām. Līdz ar to iespējams, ka Ģirtu šī vakara spēlē neredzēsim, jo viņš vēl pilnībā nav atlabis no savainojuma. Uz ledus trenējas arī Martins Pruseks, bet visai droši varam prognozēt, ka vārtu drošību šī vakara spēlē treneri uzticēs Edgaram Masaļskim. Šovakar mums pretī stājas Čehovas Viķaz, klubs, kurš atrodas pēdējā vietā turnīra tabulā un jau zaudējis iespējas tikt play-off. Lai arī Viķaz pamatoti tiek uzskatīti par rupjāko komandu visā līgā, ko pierāda arī savākto soda minūšu skaits, tomēr viņi nereizi vien ir pierādījuši arī to, ka labi prot spēlēt hokeju. Šovakar Viķaz komandas sastāvā gan neredzēsim soda minūšu pārliecinošo kolekcionāru Dārsiju Vero, kurš izcieš diskvalifikāciju. Toties noteikti spēlēs viens no līgas atraktīvākajiem spēlētājiem Kris Saimons. Starp citu, tieši Saimons guva vienīgos vārtus pagājušajā Viķazas spēlē, kad tika izcīnīta uzvara pār Rīgas Dinamo tiešajiem konkurentiem cīņā par vietu play-off Torpedo klubu. Cīņa par svarīgajiem punktiem play-off zonai turpinās. Iepriekšējā šīs sezonas savstarpējā spēlē Čehovā uzvaru ar rezultātu 5-3 izcīnīja rīdzinieki. Cerams, ka tas pats izdosies arī šovakar. Tas, ka šī vakara spēle nebūs viegla, tas nu ir skaidrs. To pierāda kaut vai tas, ka spēlēt pret komandām, kurām turnīra tabulā vairs neko nevajag, nekad nav bijis viegli. Čehovas komanda pēdējās 6 spēlēs ir tikuši pie 5 uzvarām.